Čau visiem! Moto sezona sākusies. Cik daudz te motobraucēju? Man uzreiz ir interesanti. Var samest tīkšķīšus vai plusiņus čatā. Tālajos orientējos. Tie, kas brauc ar močiem, vienkārši bišķi citādāk domājoši cilvēki. Jā, Kaspars ir. Nu jau Kaspars, jā, ir. Divi mēs esam. Paziet, kā jūs redzat sakritību? Cilvēki, kas uzstājās, šodien runājuši, arī divi no viņiem ir motobraucēji. Tas par to, ko mēs ar to adrenalīnu darām, kas mums ikdienā ir. Mocis ir vienkārši tāds fantastisks veids, kā atrast iekšējo saskaņu. Un nevar būt, ka mums tikai divi braucēji tikai. Let's go, Riku Vans arī ir. Jā, 3 mēs. Kopā mēs esam 4. Es zinu, ka šis nav pa močiem, bet šī sazvana ar jums kopā, bet vienkārši sezona ir sākusies un bija aizbraucis arī šodien uz pie jaunā KTM dīleri, gribēju pastīties, kā viņiem tur iet, kā viņi iekārto veikalu. Kāpēc es to saku? Jo mums viss jau ir saistīts. Mums tikai liekas, ka tas video nav saistīts kaut kur, vai tas ir kaut kāda atrauta pasaule, bet realitātē video sen vairs nav atrauta pasaule. Tā ir mūsu ikdiena. Mēs telefonā dzīvojam. Un uzreiz var iedot jums uzdevumu vienu, varat pastīties, pulkstens ir 1, ieiet telefonā. Es nezinu, kā tas izstās Androidiem, bet ja jūs pavākat uz kreiso pusi, līdz galam uz kreiso pusi, un tad jūs uzspiežat te, kur ir tas, cik jūs esat laiku pavadījuši ekrānā. Jā. Un, piemēram, man ir 42 minūtes jau šodien jau rādās. Un tas, kas ir interesanti, mēģināt atrast to daļu, kur ir pickups. Pickups ir, vismaz iPhone'am saucās šādi. Tā ir daļa, kur var redzēt, cik reizes ir pacelts telefons, cik viņš reizes ir izkustināts. Kāds var ierakstīt, kuram visvairāk šodien? Man 26, savā ziņā man nav tik daudz, bet man salasījās gandrīz stunda, tāpēc, ka es biju braucot ar mašīnu uzlicis ekrānu, un tad es arī klausījos, kaut ko apmācošu, mācību saturu klausījos pa ceļam braucot. Jo, kamēr no Jūrmālas līdz Rīgas centram atbrauc sastrēgumā, tad jau stundu ilgāk sanāk par to. No kuram ir vairāk pick-upi vai kuram ir vairāk stundas? Vienkārši tīri pastīsimies, cik daudz tad jūs patērējat laiku savā telefonā. Es zinu, ka 4 braucēji ir, ko mēs 4, 5. Rināts, jā, man arī tagad nav mocis, jā, bet tāpēc es esmu atkal izlūkos. Skatos arī visādas sadarbības, varbūt izveidosies ar kādu no dīleriem. Ok, tiešām. Vai neviens te vairs nav klātesošs? Nē, reku ir. Roberts ir klātesošs. Viņiem 4,5 stundas, pickups 115. Vidēji tas ir. Ok, es biju domājis šodien, bet jau uzreiz paņēmu vidējo nedēļas, jā. 19 minūtes screen times. Jā. Vienkārši kaut ko jau mēs skatījāmies tajā laikā. Maz ticams, ka tu gāji visu laiku cauri galerijai un pētīji savus vēstures lieliskās bildes, kur tu biji pēdējo reizi kalnos, vai ne? Tikai es pieņemu, ka tas noteikti nebija tas galvenais laiks, ko tu pavadīji ekrānā. Kaut gan es zinu, ka cilvēki, kas raksta tur dokumentus un ziņo, bet WhatsApp un tā tālāk. Bet man ir tikai 2 piedalās sacīkstēs, un skaidrs, ka Roberts šajā gadījumā arī uzvarēs, ejot cauri komentāriem. Ok. Es kādā ziņā pašlaik, es esmu 2. vietā ar savām 40 minūtēm. Viena lieta, ko es varbūt gribēju uzreiz iedot tādu bonusu, jums visiem bonusiņš pieejams, es viņu sataisīju par nedēļas nogali. Un tas bonusiņš izskatās Rinaldam 5,5 stundas un 26 pick-up. Pām! Jā. Ar datoru kopā skaitās. Un tas bonus izskatās šādi. Es viņu uztaisīju pa nedēļas nogali, jo mākslīgais intelekts tagad ir mega kruta štēle, vai ne? Mēs visi, protams, izmantot. Te ir links. Ko jūs varat ar viņu darīt? Ir ļoti vienkārši tā. Ja jūs esat aizdomājušies, ka jūs gribat savu podcastu un vispār nav nekur, kur pieķert domas, es nezinu, ko ar to darīt, kas tas ir un kas tas pa zvēru, tad jūs varat iet uz šo linku, tas ir bezmaksas. Jā, jūs atstāsiet savus kontaktus, bet jūs varat, viens varat paskrolēt lejā, pastīties ar kaut kādi podcastu, kurus mēs esam filmējuši. Tur klientiem, tur ir privāta skola, tur ir trenere, ir Latraps, kas saviem biedriem filmē izglītošo saturu. Bet tas bonus ir tajā, ka jūs varat izdarīt šādu. Jūs varat uzspiest saņemt bezmaksas, uzrakstīsim pārdošanas konference. LB vēl pieliksim, lai ir pilns tāds kā brands. Nozare pārdošanas apmācības. Mājaslapā reku ir. Izmantošu te pat savu vārdu, savējo e-pastu, show and tell. Es vienkārši gribu parādīt, cik viegli ir sākt domāt video virzienā, jo galvenokārt jau mēs nefilmējam kaut ko tāpēc, ka mums liekas mūžība un grūti ir kaut ko izdomāt. Bet būtībā te mēs ātri un saklaši. Tas, piemēram, pārdošanas konferencē interesē lead generation un zīmola atpazīstamība. Tas būtu tāpēc iemesls, kāpēc taisīt podcastu, pieņemsim.
Tad galvenā mērķa auditorija visticamāk ir B2B klienti un esošie, izglītot esošos un piesaistīt jaunus. Tad komandas lielums ir 1 līdz 10, vai uzņēmumā ir runātājs skaidrs, vai mums ir moderators, nozīmē, mums ir arī runātājs, budžets, tur ir līdz 500 vai vairāk kā 10 000. Visi tie budžeti ir ok, man bieži jautā, vai ir kāds, cik maksā podcasts. Man vienmēr jautājums, ko tu darīsi pats, ko tu atstās manā pusē, cik profesionāli tu gribi. Tāpat vien, aiziet studijā pafilmēt, vai tā, lai televīzijā izstāst smuki tas viss. Un tas vienkārši viss maina to visu pieeju, komandas apjoms un darbus. Var arī atķeksēt, vēl nezinu. Un vai jums jau ir producēšanas komanda, tur ir jā, nē, daļai. Šis, protams, arī es jums rādu kā piemēru, arī man kā pārdošanā šis palīdz, jo es uzreiz varu labāk iepazīt cilvēku, kam interesē podkāsti. Tie veidi ir intervijas, kur parasti viens intervē. Tas ir viens no tādiem žurnālistiem, parasti ir tas interviju veids. Tad ir apaļais galds, kas man patīk vairāk. Tur mēs visi klačojamies pa tēmu. Solo eksperts, vienkārši es un kamera, līdzīgi kā es jums šodien esmu savā ziņā solo eksperts, vai neesmu pārliecināts, vai vajadzēs palīdzību, var būt. Un šeit, ja jums interesē, piemēram, vēl 2 citi kaut konkurenti vai kaut kādi klienti, nevis klienti, bet kaut kādi podkāsti, kas jums patīk. Piemēram, tagad ir 2 tādi populāri Latvijā, ir, piemēram, Uguns, Skola un Brokam, vai ne, Virziens. Tie tādi 2 populāri podkāsti. Bumbeku palaidīsim, lai viņš uzģenerē plānu. Kamēr viņš tur ģenerē, mēs ļaujam, lai mākslīgais intelekts strādā. Viņš ņems vērā to brendu, viņš aiziet pastaigājās pa to mājaslapu, kur tu pievienoji. Viņš ņem vērā dažādas ieteikumus, kurus es teicu saistībā ar satura ģenerēšanu, lai viņš apdomā. Bet galvenokārt viņš ir jau no tā, kāds bija mākslīgais intelekts pirms 4 gadiem, kad viņš uzradās, viņš ir daudz advancētāks jau kļūs. Ko es ar to gribu teikt? Ja galvenais iemesls, kāpēc, pieņemsim, mums, biznesam nav video saturs, ir tāpēc, ka mēs kaut ko nevaram vairs mūsdienās izdomāt, vai mums liekas, ka mūsu nezinām to stilu, vai mums nav kaut kāds brandbooks, vai nav kaut kāda vizuālā identitāte, vai nezinām saturu, kādu runāt, vai liekas, ka viņš ir nepielāgojams, vai jūs esat tik super unikāli, kad jums liekas, ka mums tikai un vienīgi dārgākais mākslinieks un režisors ir vajadzīgs, un tikai tad mēs varēsim kaut ko izdarīt. Tad jūs aizmirstat milzīgu pasauli, kas ir šis mākslīgais intelekts. Viņš vienkārši spēj jau ļoti advancēt mūsdienās strukturēti sakārtot lietas. Un, es jums parādīšu, te viņš jau sagatavoja par to, kas bija. Būtībā, jūsu podkāsta plāns ir gatavs. Es arī jums iekopēšu linku. Jūs varēsiet apstīties arī, kā izskatījās šis uzģenerētais materiāls. Ja jums interesē, iziet cauri, bet realitātē būtībā ir pārdošanas konference LV. Jau 3 galvenās, piemēram, epizodes, ko var ierakstīt jau šodien. Būtībā, sāc filmēt kaut ko, sāc darīt. Tad ir situācija un biznesa iespējas. Viņš tagad saliek kopā diezgan strukturēti. Kur ir biznesa tādu, nevis biznesa, bet zīmola paketi. Es viņam teicu, nevajag neko daudz. Būtībā ir tīri, lai viņš uzstājas krāsas, potenciālās krāsu kodu. Un līdz ar to uzstājas arī tādu potenciālo Spotify coverīt, kāds varētu izstīties. Un viņš, protams, mēģina to visu arī diezgan labi pastāstīt, kāpēc tas izskatās tā un kāpēc paredzēts tai auditorijai, nākamie soļi, distribūcijas kanāli, ko viņš iesaka, ko vajadzētu, kurā virzienā ir vērts iet. Jā, tie ir apakšpunkti. Jā, būtībā tas viss ar 30 plāns, iekas. Viņš salikts 4 nedēļās, lai nav pa daudz. KPI kursu būtu vērts mērīt, it sevišķi, ja tas ir sākumā jauns podcasts. Šo visu, piemēram, es jūs stāstu, un beigās, ja jūs taisat kaut kādas līdzīgas lietas arī SEO, tad, beigās sākās sales sadaļa. Daudz jūs par to runāja, ka lead generation, vai ne? Būtībā viens variants, informāciju jūs atstājat ar tajā brīdī, kas aizpildat jau to pašu lapu, bet ja kāds no jums jūtās gatavāks, jā, man interesē, es ar Āri sazvanīšos, un tad izreiz iebūkot sazvanu. Un tad daži piemēri apakšā ir. Tā ideja ļoti vienkārši, ka šeit var iekopēt to linku un nosūtīt saviem kolēģiem, un tad jūs kopā varat salikt galvas un sākt domāt, vai mums tiešām vajag podkāstu. Varbūt jā. Bet šeit vismaz kaut kāds uzmetums. Tas viss ir tāds labs brainstorma punkts. Ko vēl var darīt, šeit ir poga, var kopēt GPT, viņš nokopē visu kā tādu tekstu, un tad viņi var iekopēt savā GPT vai cloud, vai es nezinu, kuru mākslīgo intelektu izmanto, un līdz ar to tu arī tālāk attīstīt to ideju. Šis ir būtībā tāds ļoti labs kickstarts,
lai varētu virzīties uz priekšu un nebūtu tādas tā kā, man patīk mazināt atrunas, cik vien maksimāli es varu dzīvē. Un šis būtu tāds tā kā labs veids, kā samazināt atrunas. Tev ir būtībā jau pirmās asakas, aiz kurām aizķerties un sākt kaut ko domāt tajā virzienā. Un šeit arī video integrējās. Tev jautājums, kur te bija video? Šeit bija case study. Te es pievienoju reku video, kas bija pielikti kā paraugi par to, kādas mēs esam filmējuši. Varētu likties, bet tas taču pašsaprotam. Bet realitātē jau nē. Ja mēs kā sveši cilvēks ejam iekšā tavā uzņēmuma lapā, un tur nav neviens video, kas palīdz mums saprast mazliet vairāk papildus tam, kas tur ir rakstīts pa tekstu, un ja mums rodas jautājumi, tie biežāk uzdotie jautājumi, un viņi netiek atbildēti, vai kurš uzņemās atbildību par šo biznesu, tad mums ir tāda aizdomīga sajūta. Un šodien kolēģis arī prasīja, es atradu te vienu lietiņu, gribu pirkt tajā mājaslapā, bet nevar saprast, tā mājaslapa ir īsta vai tas ir skams. Un bieži mums tāda sajūta. Es iedošu piemēru no klienta, kas ir KIBLV, kredīta informācijas birojas. Viņiem ir, ja neesat izmantojuši vēl, jūs varat droši aiziet tur bezmaksas, var tikt pie ļoti daudz uzņēmumu informācijas. Viņu tāds moto ir pārbaudi pirms uzticies. Tu vari tikt pie informācijas, kas uzņēmumu reģistram, un plus vēl papildus visādi kredīta reitingi, kredīta limiti un kaut kas. Viņiem tur mājaslapā vēl bišķiņ ķūningojās, bet tā doma ir, piemēram, šeit. Viņiem ir grūti saprotams pakalpojums. Tādā ziņā, ka grūti, jo tā ir kompleksa informācija. Un šeit arī, piemēram, ieiet mājaslapā, šeit ir vēl jāpaķūningo pie tekstiem, te vēl viss ir jāuzlabo. Bet šajā gadījumā mēs uztaisījām arī grafiski skaistu un saprotamu video par to, kas tas ir. Un tajā brīdī, kad tu ieej un tu domā, pirkt vai nepirkt kredītvēsturi, vai kas vispār ir uzņēmuma kredītvēsturi, tajā brīdī jau tu vari padomāt, labi, tas ir. Nu tad varbūt pērku, varbūt nepērku. Jo video mums reāli sniedz to uzticēšanos. Kad pēdējo reizi tu Amazonē iegāji un kaut ko nopirki, nepaskatoties tās dažas bildes, un varbūt, ja tur ir video, uz to video uzklikšķināt. Gan arī vienmēr. Ja tur ir video, es gribētu teikt, es vienmēr uzspiežu uz video, un es paskatos, kā vismaz tā manta izstījās no visām pusēm. Vai ne? Nemaz nerunāju par mārketingu. Tas ir par to, kā video kā tāds palīdz. Ķīna šo ritīgi labi praktizē. Temu ar visām savām miljoniem, es pat nezinu, cik viņiem tur miljoni daudz ir tās lietiņas, ko viņi tirgo, vai ne? Bet, kad tu Temu nākušo reizi, kad tu iesi impulsā un kaut ko pirksi, tu arī ievērās, ka lielākā daļa produktiem jau ir parādījušies arī video. Nav tiem, kuri mazliet aizdomīgi tie paši produkti, vai kur viņi nav saģenerējuši tur ar mākslīgo intelektu vai kaut kā citādāk tos pašus video. Bet realitātē ir skaidrs, vai ne, ka tur, kur ir video, mēs uzreiz, tas ir tuvāk tam, kā mēs kādreiz domājam, parādi bildē, un tad es tev ticēšu. Mūsdienās jau ir parādi video, un tad es tev ticēšu. Kaut gan es saprotu, jā, mūsdienās arī video, un tad kā mākslīgais intelekts. Mēs arī izmantojam, es tūlīt parādīšu, kā izskatās. Vēl viena lieta īsumā, kur arī interesants pieejams, ko mēs taisam SAF tehnikai. SAF tehnika Latvijā ir zināms uzņēmums, un viens no uzdevumiem bija, mums tur ir ilgtermiņa sadarbība, bija, piemēram, safilmēt šādu tipu materiālus. Tur ir vienkārši produkts, kas ir Aranet, viņš mēra CO2 telpā. Un vienkārši viņiem vienā brīdī marketingam, mums vajag vēl papildus produktu datubāzi ar to, lai mēs varam reklāmās izmantot vienkārši īsus video, kuros ātri noķert, saprast, kas ir būtībā, lai var dažādās reklāmās paralēli izmantot materiālu. Un tad šeit ir datubāze, 40, mazliet vairāk, 37 video, kuros ir vienkārši īsi, mazi kadriņi, kurus mārketings var izmantot jebkurā laikā, izpakot no reālās dzīves. Šitie nav AI ģenerētie. Bet es parādīšu tūlīt vēl vienu interesantu. Šis gan ir AI ģenerēts. Izņemot šo vienu bildi. Šis varbūt kādam no jums liksies, kas tas pa kosmosu, bet vienkāršāk sakot, mums ir šeit banerīts, iedevu banerīšu paraugu. Šeit uzrakstījām headline, ja būtībā nosaukumu. Šeit subheadline. Šo varētu pat saukt tādā testu versijā. Šeit ir apraksts, ko viņam darīt ar to visu. Un tad beigās mēs uzspiežam vienu podziņu šeit sākt strādāt. Un viņš no tā materiāla, ko viņi iedeva, uzreiz uztaisīja 1, 2, 3, 4, 5, 6 banerīšu. Angliski thumbnails, plakātiņus, latviski laikam sanāk, jā. Būtībā ir vertikāls, uzreiz uz kvadrāts.
Tie vienkārši ir vairāki, kas izsās līdzīgi, tāpēc, ka vienkārši atšķirās pikseļu daudzums atšķirās. Tas ir veids, ko vienkārši man ir praksē arī tagad viena dizainere, un viņa manuāli bakst ilustratorā, bakst, un es viņu te pašā laikā, reku ir. Es ielieku banderi, uztais 3-4 klikšķus, un viņš uztais dizainu tādu, kuru viņa, es nezinu, cik viņai būtu praksē vēl jāpaiet mēnešiem, līdz viņa nonākt arī tajā punktā. Kaut kad viņa tur nonāks, bet paies ilgs laiks. Un tāpat arī ir GPT. Un, šī programma saucās freepik.com, ja gadījumā kādam interesē. Viņi ir, es tur biju kaut kas bezmaksas, bet man gan visur jau viss kaut kas ir maksas. Es varbūt pa daudz abonēju, bet es diezgan ātri, ja es redzu ļoti vienkārši, ka Rīgas strādā, un viņš man atpelnījis kaut vai stundu dienā, man viss teikumai manī, kā saka, ņem man uz 20 vai 50 eiro, un es redzu, ka tas man reāli atpelnās uzreiz. Un vienkārši tas ir jāizmanto. Tāds savākot kopā to lielo domu, kāpēc bieži nestrādā. Un tas viens no galvenais iemesliem, ko es redzu, kāpēc nestrādā, vismaz tas, ko man marketinga komandas saka, kad es viņām tiekos un mēs runājamies un cenšamies saprast, ko filmēt, nefilmēt, kā filmēt, kāpēc filmēt, kādā stilā to visu darīt, ir pārāk lielas gaidas uz vienu lietu. Uztaisīsim vienu video, un šis viens video izglābs mūsu mārketingu, vai šis viens video izglābs mūsu visu biznesu vai visu pārdošanu, bet realitātē jau, ja mēs runājam par sociāliem kā tādiem, cik es sapratu statistikā, jau ir gan arī 20 reizes cilvēkam jāredz kaut kas no tavu zīmola dažādās vietās, dažādās lokācijās, lai pievērstu uzmanību. Ne jau, lai kaut ko nopirkt, lai pievērstu uzmanību. Un es pieņemu, ka jau kopš mākslīgais intelekts sāk ražot saturu, tas ir daudz vairāk, nav vairs tikai 20. Bija jau pirms 10 gadiem bija tas joks, kad tas tik daudz uzmanību kādreiz pievērs superzvaigznēm Amerikā, tad, kad kino bija un superzvaigznes radās pirmās. Tas bija jau pirms kaut kādiem 10 gadiem parastais cilvēks. Mēs visi tikpat daudz uzmanības jau saņemam, kā kādreiz bija superzvaigznēm. Un tad vienkārši tagad es domāju, tas ir superzvaigznes. Vienkārši mēs esam ļoti pārsātināti jau ar to informāciju. Un tas jau nenozīmē, ka mēs varam atļauties ražot mazāk. Es pats arī sev sapratu šajā gadā. Es arī daudz lielāku uzsvaru lieku arī uz savu saturu. Uz savu tas vidēji ir publicēt vismaz gan 10 nedēļā sanāk vienības dažādās platformās. Kādas platformas strādā labāk, kādas strādā švakāk, bet realitātē ir skatījumi. Un pats lielākais bonus ir tajā, kad tad, kad es eju tikties ar cilvēkiem, viņi mani jau zina. Mēs runājam jau pa lietu. Man vairs nav vajadzīgs small talks. Viņi uzreiz jau uzticās, un viņi saprot, ka es nāku ar mērķi izprast un palīdzēt. Un tas ir amazing. Tagad to nevar dabūt. Es pat nezinu, ka tur jābūt ļoti tuviem draugiem un paziņām, kas iesaka, piemēram, tā tikšanos, vīls 3000 parasti viens iesaka otram, dēļ tā, ka tev iesteica, un word of mouth, jeb no mutes mutēm, tad tas strādā ļoti labi. Un video pakāpeniski pilinot gadiem var panākt tieši to pašu, jo vienkārši vienā brīdī cilvēks sāk uzticēties, viņi redz, viņi saprot vērtības, viņi saprot komunikācijas stilu. Un tas, kā es komunicēju ar jums šeit, ir tāpat, kā es komunicēju realitātē, tāpēc tur nav cilvēkiem atrautā realitāte. Viņiem nav tā, ka, hei, ārs video ir tāds un ārs dzīvē ir tāds, ko mēs ar šito darām. Nē, reāli, tas savākās kopā tās pasaules. Tāpēc tā man liekas, tā lielākā baža, ko es varu teikt, ir, kad mēs pārāk lielu uzsvaru uzliekam uz vienu, bet mēs aizmirstam, ka būtu vērts vismaz fokusēties uz kaut kādu gadu stratēģijām. Labākie klienti, kurus arī rādīja, mums arī ir gadu mērķis. Mēs salikam stratēģiju, skatāmies uz mērķa auditoriju, ražojam katru mēnesi un publicējam un skatāmies, kas notiek, kas nenotiek, kā reaģē, kas nereaģē. Un bieži vien arī liekas, ka varbūt skatījumi ir baigi svarīgi, bet nav skatījumi paši svarīgākie. Svarīgākais ir, vai redzēt tas cilvēks, kuram bija jāredz, un vai viņš pēc tam tev uzzvan un uzrakst un vēlās vai no tevis nopirkt vai sadarboties. Tas ir tas ideālais mērķis, ja mēs caur biznesu skatāmies. Bet, ja gribās popularitātes konkursā uzvarēt, tad skatījumi ir, protams, daudz svarīgāk. Es vienkārši šis 20, savā ziņā 15-20 minūtes, kas mums te ir tāds ļoti īs laiks sprīdis, tāpēc es gribēju ātri
iedot un parādīt, uz kurien iet pasauli, un viņa iet uz ātrumu, un viņa iet uz pēc iespējas daudz, tā, lai pēc iespējas vairāk var izdarīt viens cilvēks vai maza komanda. Jo arī man pašlaik, kā es jums parādīju to piemēru, vai ne, kur podkāstā stratēģisko tādu skeletu var salikt ātri jau šāds viens mākslīgais intelekts, es viņu ielikšu otram es iedošu uzdevumu pabeigt brandbook grāmatu, salikt kopā pārējo saturu, atrast viesus, noslīpēt jau kopējo to messageu, un tajā pašā laikā vispār es izmantoju tagad arī Cloudu, un Clouds jau diezgan labi spēja operēt ar pārējām lietām. Viņš arī saģenerēs e-pastu, un iespējams jau LinkedInā pievienošu, lai viņš arī uzrunā jau viesus. Būtībā, lai viņš izdara to, ko reāli asistenti jau dara. Un apmēram, ja es kādreiz ilgi gribēju asistentu, tad 1,5 cilvēku esmu jau aizvietojis ar šādiem rīkiem. Un video saturs daudz labāk un tagad īstenībā daudz ātrāk iet uz priekšu, ka palīdz menedžēt AI rīki. Un vienkārši es varbūt tā mazliet gribēju pieķerties tādai iedvesmas punktam, kad jo vairāk mēs pretojamies un atturamies, jo vienkārši ilgāk mēs paliekam tur, kur mēs bijām, un mēs netiekam pie jauniem resursiem, pie jaunām idejām, pie jaunām potenciāli sadarbībām. Un par video ļoti vienkārši. Jūs paši paskatījāties, cik jums ir laiks iztērēts. Vidēji tur 4,5 stundas, 5,5 stundas nedēļā, vai ne? Mēs jau varam vaļā to telefonu. Un viss ekrāns jau ir video. Mēs varbūt to neuztveram kā video, bet tas viss ekrāns ir video. Tā ir bilde, tur konstanti atjaunojās video. Arī tas, ka es jums tagad runāju šeit, jūs jau īstenībā nezināt, bet es varbūt šo ierakstīju. Šis varbūt ir ierakstīts video. Jūs vienkārši skatāties, varbūt kaut ko ierakstīt, nevis real time, tikai tiešraidē. Bet nē, šis tiešraidē. Bet tikpat labi tas varēja būt arī vienkārši, es varēju sagatavot. Ja man nebūtu bijis laiks šodien jums saslēgties, es būtu sagatavojis, būtu pielicis te savu asistentu, un viņš vienkārši būtu palaidis video. Un jūs arī nezināt īstenībā, vai šis bija vai nebija ieraksts. Un tas ir par to, ka mēs varam sevi nodublēt, un mēs varam ievirzīt sarunas tajā virzienā, ka mums vajag. Mēs varam paskaidrot to, ko cilvēki nesaprot. Un grūtākais uzdevums, no kā visi izvairās, ir tiešām apsēsties un paštukot, ko mums īstenībā vajadzētu pastāstīt un parādīt.